Sveiki, man sauc Vadims, un šajā video mēs iziesim cauri Google Analytics atskaitēm. Un parunāsim varbūt drusku vairāk par daudzkanālu piltuvēm. Tad izrunāsim cauri, kā klienti konvertējās, kā viņi ienāk mūsu mājaslapā un vai viņi aiziet līdz norēķināšanas stadijai, kur mēs drusku vairāk iziesim cauri vizualizācijai kā tādai. Tad ķersimies klāt. Tad pirmā atskaite būtu piltuvs vizualizācija. Un piltuvs vizualizācija var tikt iestatīt, ja mums tad ir specifiski mērķi, tad soļi, kur mums tad ir šī tāda piltuve, un mēs varētu tad redzēt, kad cilvēks ievies kaut ko grozā, kas ir mūsu kārta, ja, tad mums ir pēc tam cilvēks ievada informāciju, kur viņš grib šito paketi, lai nosūta, ja, tad tas ir billing un shipping, un tad cilvēks veic pirkumu. Ja, tad mēs redzam šos te soļus no kārta līdz paymentam. Bet tas nav viss. Nākamajā attēlā mēs redzam, ka mums tālāk viņš aiziet uz review, tad viņš pārskata savu pirkumu, vai viņš ir reāli gatavs nopirkt, un tad viņš droši vien spiež saglabāt vai pabeigt pirkumu vai apstiprināt. Ir vairākas lietas, ko cilvēks varētu apstiprināt beigās, ja? Un tad tas pēdējais solis, ja tas makro, teiksim tā, reklāma gūms, tas primārais reklāma gūms, ko mēs skatāmies, ir purchase completed. Viņš beigās reāli ir veids pirkumi, ja? Un mēs redzam arī labajā sānā, mēs redzam arī tās lapas, ja, tad, ar kurām viņš ir gājis cauri, lai tiktu līdz mūsu pirkumu. Tad nākamais, ko te būtu jāskatās, ir mērķa plūsma. Ja, tad kā cilvēki sasniedz mūsu mērķi un arī caur kuriem kanāliem. Un te jūs ļoti labi un vizuāli var redzēt, tad ar kuriem kanāliem tas tiek sasniegts. Mums ir Google, ja, tad Google trafiks, mums ir direktais trafiks, tad mums ir mail.googleplex.com, mums ir YouTube, Reddits un tā tālāk. Tad no šiem kanāliem cilvēks, mūsu pirmais mērķis ir kārta, tad, kad cilvēks ieliek grozā, tad no visām sesijām, kas mums ir, ja, tad te būtu virs 1200 cilvēkiem ieliek kaut ko grozā. Pēc tam tikai 320 cilvēki aiziet līdz solim, billing un shipping, kur viņi ievada informāciju, kur viņi ievada savu adresi, ja, un informāciju par sevi. Un tad līdz maksas stadijai aiziet 357 cilvēki. Tad te varētu būt, ka cilvēki atkārtot varbūt arī aiziet, tāpēc arī skaits arī drusciņi arī lielāks. Un tad viņi pārskata savu pirkumu, tad visu, ko viņi ievadījuši, ja, visas savas informācijas, un tad viņi būtu spiedis apstiprināt pirkumu, un tas būtu tas pēdējais solis. Tad ir daudzkanālu piltuvs. Ja, tad ir kopsavilkums daudzkanālu piltuvēs, ja, un uz ko te varbūt vajadzētu skatīties, ir tad mūsu dažādi kanāli, tad tiešais kanāls, dabiskā meklēšana vai organiskā meklēšana, un tad novirzīšanās. Un ko te varbūt redzēt, ja mēs sakombinējam šos kanālus, kur mēs sakombinējam šajā gadījumā tiešo, dabisko un novirzīšanās, mēs redzam, ir arī kaut kāds segments, ja jūs uzliksiet pelīgi pa vidu, tad mums ir kaut kāds klienta segments, kuri ir iegājuši ar šiem te, trīs kanāli, kuri izmantojuši šos trīs kanālus, lai konvertētos, ja, tad, lai tas reklāma gūs būtu beigās arī pabeigts. Tad veicinātie reklāma būs nākamā lieta, uz ko būtu jāskatās. Tad šeit būtu jāskatās, kur no kanāliem veicina reklāma būmu. Un mums tad ir tiešā novirzīšanās un dabiskā meklēšana, kas ir top 3. Ja? Tad viņi palīdz, tad šie kanāli ir tie 3 primārie kanāli, kas reāli palīdz konvertēties. Un uz šo varbūt jāskatās arī ir, kuras varbūt no atvardziņām, kuras no kampaņām varbūt palīdz vai asistē, teiksim tā, tam makro reklāmam gūmam, ja, kas varbūt ir pirkums. Ja, un ja mēs redzam procentāli ļoti lielu skaitu
šajā ziņā, ka tas ir veicinājis pirkumu, un tad būtu arī vērtīgi arī koncentrēties arī drusku vairāk varbūt uz tām kampaņām, piemēram, YouTube varbūt vai Gmail jums bija kampaņa gājis, ja, un tad šīs lietas var iziet cauri, vienkārši, lai saprastu, ja pat tas, ja varbūt kaut kāda specifiska kampaņa nav palīdzējusi pievest makrokonversijas, bet varbūt kaut kādā citā citā sfērā viņa palīdzējusi pievest pie kaut kāds makro reklāmu gumu, kurš, te jāskatās uz vairākām lietām, lai saprastu, kas, reāli notiek. Tad arī, kas būtu arī jāskatās, ir populārākie reklāmu gumi. Tad populārākie reklāmu gumi un top vienniekā ir, ka mēs redzam, ka mums cilvēks mūs atrada organiski vai dabiski, un pēc tam viņš iegāja tiešo, ja, un ir pabeidzis reklāmu gumu. Tad nākamais ir, viņš ir 2 reizes iegājis mājaslapā iekšā, un tikai tad viņš ir pabeidzis reklāmu gumu. Un te būtu jāskatās uz mūsu vietni, ja, tad kuri, teiksim tā, kanāli pieved pie visvairāk reklāmu gumiem. Un tad mēģināt kombinēt pareizi šos te kanālus, lai palielinātu jūsu reklāmu gumu skaitu. Tad, uz ko būtu arī jāskatās, ir aizkavēšanās laiks. Ja? Tad cik dienas aizņem, lai cilvēks reāli pabeidz reklāmu gumu. Un ko jūs te redzat, varbūt mums ir 2 primārie segmenti. Tātad cilvēki, kuri pabeidz to reklāmu gumu tajā pašā dienā, vai otrs segments, kur cilvēki pabeidz reklāmu gumu no 12 līdz 30 dienām. Tad šajā gadījumā mēs varētu arī mēģināt palielināt reklāmu gumu skaitu tieši ar 12 līdz 30 dienām, izveidojot atkārtotā mārketinga listas. Tos varat darīt administrēšanas sadaļā analītikas kontā. Tad ceļa garums. Ja, tad šeit būtu arī ļoti liederīgi iziet cauri, cik tad ir garš, ja tas ceļš, jo te būtu arī gudri darīt tā, lai jūsu, teiksim, tā reklāmu guma ceļš ir cik vien iespējams īss. Ja, tad, ja jūs redzat, ka aizņem pārāk daudz miedarbības, lai cilvēks beigās pabeigtu to reklāmu gumu, ja, tad tas būtu labi. Un varbūt arī cita tendence, ko jūs te redzat, ir, ka ar 2 miedarbībām un 3, un 4, un 5 un vēl dažām, jūs redzat, ka reklāmu guma vērtība ir daudzreiz lielāka nekā reklāmu gumu skaits. Ja, tad te būtu varbūt arī jāskatās, ne tikai uz reklāmu gumiem, bet cik vērtīgi ir šie reklāmu gumi. Jo ir atšķirības starp preci, kurai cena ir 20 eiro, un preci, kurai cena ir 100 eiro. Ja, tad būtu jākoncentrējas uz šo te arī, un man te ieteikums varbūt vienkārši piezvanīt mums, lai mēs arī varētu potenciāli stimulēt, cik daudz soļu varbūt mums personīgi varētu aizņemt līdz tam brīdim, kamēr mēs pabeidzam šo te reklāmu gumu. Tad šajā piemērā mēs redzam attiecinājumu modelēšanu. Tad visas atskaites, ko jūs redzat analītikas kontā, ir bāzēta uz specifisko attiecinājumu, ja, vai mēs arī saucam par atributāciju, attribution. Ja, tad viss ir attīstīts no tā, kā jūs skatāties uz jūsu reklāmu gumiem, jo izmantojot citu modeli, jūs redzēsiet pavisam citāds datus. Ja gribat uzzināt vairāk, pa labi jūs redzat linku, ar kuru jūs varat iet iekšā un vienkārši izlasīt cauri visiem dažādiem modeļiem. Un varbūt būtu liederīgāk paskatīties, kā tas izskatās dzīvajā. Ja, tad mums ir atrodams, Google Analytics ir atrodams rīks, kas saucas modeļu salīdzināšanas rīks, vai arī angliski saucas model comparison tool. Un tajā rīkā jūs redzēsiet, ka mums arī vairāki modeļi, jūs redzat pēdējās miedarbības modeļi, pirmās miedarbības modeli un tad pēdējā AdWords reklāmas klikšķa modeli. Ja? Un tad mēs redzam, ka
dažādus datus, un tad reklāmu gūma arī atšķirās. Ja? Tad piemēram, pirmajā piemēra reklāmu gūmas mums ir 125 reklāmu gūmi, otrajā modelī mums ir 181, un trešajā modelī tas ir 1141. Un tas ir tieši par apmaksāto meklēšanu. Ja? Tad, ja mēs skatāmies tieši AdWords ziņā. Un tāpēc te būtu jāsaprot, kurš no modeļiem ir svarīgāks jums, ja ir pareizāks, teiksim tā, vai skatīties uz šiem datiem no pareizā, teiksim tā, skata, lai nebūtu, teiksim tā, maldinoši dati. Jā, un tas arī būtu viss.